pareizie soļi, lai uztaisītu viedu māju. Atbraucam pie klienta uz konsultāciju. Klients grib viedu māju un pajautāja, kā to pareizi uzbūvēt. Skatāmies, šeit nav vadu, līdz ar to vieda māja būs ar vadiem, jo mums būs opcija salikt pareizi visu elektrību klientam un attiecīgi varēs dabūt stabilu un kvalitatīvu viedu māju bez liekam pārmaksām. Un no feature'iem, kas šeit būs, attiecīgi mums būs slēdži. Mēs neštrabējam, tāpēc komentāri, ka kaut kas šeit nav smuki, nevajag rakstīt. Bet, nu, protams, ka var uzrakstīt. Jā, tad būs kanīgs slēdzis viens, pārējie slēdži būs parastie. Un šis kanīgs, viņš pirmkārt būs multislēdzis, būs 16 funkcijas ar viņu, otrkārt viņam būs arī temperatūras sensori. Tas nozīmē, ka nevajadzēs likt termostatus. Katrā telpā būs pa vienam kanīgs slēdzim, un tad minimaliskais dizains bez termostatiem. Tad, attiecīgi, ar šo pašu mēs kontrolēsim temperatūru, aizkarus, jā, šeit būs aizkari, un vairākas grupas ar gaismakļiem. Ja tev vajag konsultāciju un tu negribi pārmaksāt, droši zvanīt. Cik izmaksā kopumā šis projekts? Nu, klientam viņš izmaksā ap 6000 no vadiem, skapis un arī visas ierises. Kopā 6000. Izklausās dārgi, bet vienalga klients samaksātu 4000 par elektrību. Tātad viņš pārmaksā nieka 30% par šo visu pasakumu un dabū ritīgu profesionālu viedu māju.